Labdien! Es pārstāvu Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociāciju, un arī vienlaiks es pārstāvu Latvijas humusvielu institūtu. Un tas ir tāds interesants lieta, kā humusvielas mēs daudz domājam, ka tas ir vai nu, kā saka, no turku zirņiem taisīts ēdiens, vai tas ir atkal no sliekām. Man, piemēram, vēstnieku kungs arī teica, es pie viņas eksāmenu kadreiz licis, mācījies pie viņa. Mēs runājam, viņš saka, ko tur no sliekām taisīt? Es saku, nē, tas ir no kūdras. Es viņam jau izstāstīju, tad es tagad arī jums īsumā pastāstīšu par šo te produktu. Tā. Nu, lūk, tātad šis produkts tiek iegūts no kūdras, un tā ir augsta, tāda laba Latvijas kūdra. Patiesībā mēs tagad strādājam pie metodas, kā iegūt no kūdras, kura paliek kā atkritumi. Tātad ir kūdras vienas daļas, kuras neaizsūt kā substrātu, un mēs to kavitējam, pa priekšu mēs viņu ekstrahējam, pa priekšu mēs viņu samaisam ar ūdeni, tātad homogenizējam, pēc tam viņu ekstrahējam un kavitējam, tas ir mūsu zinātnieku izgudrojums, un beigās mēs dekantējam un mēs dabūnam tādu produktu, ar kuru mēs uzlabojam vispirms visiem kultūra augiem augšanas spēju, ar kuru mēs nodrošinām to, ka no Latvijas kūdra netiek izvesta entās tonnas. Pie tam arī mēs sekmējam to, ka notiek kūdras iegūšana tādos apjomos, lai būtu videi draudzīga. Un mēs domājam, ka šī ir tā nozara, kas patreiz ir vairāk orientēta uz to, kad no iegūstam humusvielu koncentrātu, kas nodrošina labu augšanu un augsnes, tādu augsnes mikroorganismu attīstību, augsnes mikroklimatu, jo tur attīstās mikroorganismi, bet tālāk jau tā ir tālāk nākotne. Es biju piekdien vienā konferencē, kur stāstīja par humusvielām, bija no dažādām valstīm, Latvijas universitāte organizēja, tad tur visinteresantākais bija tas, kad no humusvielām Vācu institūts viens ir izstrādājis lūpkrāsu. Un jā, viņi jau ir tik tālu aizgājuši izmēģinājumu, un tas būs kaut kas pilnīgi jauns. Bet tas ir atkal tālāk nākotne, jā, tātad mēs redzam te kā apmēram viens no ražošanas procesiem, kā notiek. Jā, es uz otru galu tā. Un kas ir humusvielas? Humusvielas, tātad to es pastāstīšu, un tad es jums tik daudz nestāstīšu vairāk par šo produktu. Jūs varēsiet beigās redzēt, kur kas ir. Ja nu kādam ir vajag papildu zināšanas, tad, protams, es atrodos birojā Brīvības ielā 144 Rīgā. Jebkuram es varu izstāstīt, kad ko, kur pielietot, ja tu vienīgais tajā brīdī esi uz vietas. Tā humusvielas tās ir vielas, kuras rodās sadaloties tiem organismiem, varētu teikt, augiem, kokiem, krūmiem, kas aiziet bojā. Viņi sadalās, tā tad veidojās šis kūdras slānis. Kūdras slānis veidojās 1 milimetrs gadā. Tad jūs iedomājaties, cik ilgu vēsturi. Ja kūdras purvi ir apmēram 5-7 metri dziļi, tad tas 5000-7000 gadu. Te ir tas humusvielu priekšrocība, kas tiek iegūts no Latvijas kūdras. Tā ir 1000 gadu pirms Kristus sena vēsture, kas nodrošina to, ka tur ir bioloģiskās sporas, kuras attīstās augsnē, viņas nonāk caur augu, jo pārsvarā šo līdzekļu lieto smidzinot, viņi apsmidzinam augus, nebiežāk, ja teiksim brīvā laika dārzkopjiem, nebiežāk kā 2 reizes mēnesī. Viņš ir helāta formā, aiziet līdz saknēm, un pie saknēm veidojās vajadzīgā mikrofloras attīstība, un arī tās dzīvās sporas attīstās. Humusvielas ir pilnīgi visur. Viņas ir arī tās zaļās lapiņas, kas arī tur ir. Humusvielas, viņas ir te Daugavas gultnē, viņas ir tur, kur ir augsnē, viņas ir notekūdeņos, viņas ir daudz, bet vienīgā atšķirība, cik viņas ir aktīvas un cik viņas cik viņš sev var atdot, lai atgrieztos augsnē. Varētu teikt, kad ja tie humusvielas varētu salīdzināt mēs humusvielu darbību kā ar tām budismu.
ka reinkarnācija, viss atgriežas atpakaļ. Starp citu, zviedru zinātnieks Linnejs jau aizpagājušā gadsimta beigās teica, ka tie augi, kas aug, aiziet bojā, viņas pārvēršās sadalās, pārvēršās humusvielās. Un pēc laika viņi sāk barot nākošos augus, kas aug. Un tie augi, kas aug, tie atkal baro tos, kas viņu sēd. Un galvenais, kad viņiem tā senā vēsture pāriet no viena pie otra. Ja mēs ēdam salātus, mums varbūt ir jādomā par to, kas tur ir bijis pirms tam. Tā. Nu tātad, ar ko mēs sākam, ja? Es jums pastāstīju par to, kad ar biznesa partners kā meklēt. Nu, starp citu, ir diva veida produktu līnijas. Ir tātad, pirmais ir Green OK Universal Pro un Green Citokinīna. Tātad, tie ir profesionāļiem domāti, un tad ir otrā, man šķiet viena līnija aizgāja par ātru. Nu jā, tātad mums ir, es drusku pārsteidzos. Tātad mums ir tās produktu līnijas, ir organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi. Organominerālie tie ir praktiski izpratām brīvā laika dārzkopjiem, tiem ir pievienot klāt minerālu mēslu. Minerālu mēslu lietošana ir diezgan specifiski, ja cilvēki nezina, viņi pērk no vienas otras firmas un tad rodās problēmas. Ka ir kaut kas pārdozēts un tā. Tātad jau pētījuma rezultātā mēs esam pārliecinājušies, ka jābūt specifiskiem produktiem. Tā. Un tātad, kāpēc mēs meklējam? Ja tātad tā specifika ir viena, kad mums ir viena mērķu grupa, kas ir patiesībā vislielākā un visefektīvākā, tie ir profesionāļi, tie ir lauksaimnieki un fermeri. Ja. Lietuvā šī līnija ir attīstījusies 2 gadu laikā tik sekmīgi, kad ir apsteigta, Latvijas lauksaimnieki ir apsteigti, lai gan Latvijā ir 3. gadu šo produktu izplat. Produktu vēsture ir patiesībā ļoti nesen, praktiski tie ir 3 gadi. Latvijā zemnieki, kaut gan viņi zina, to jau dažādi līdzīgi produkti ir agrāk bijuši, viņi tik ātri neapgūst. Lietuvā, piemēram, Green Citokinīna, tas ir fitohormons, tas nav iegūts no kūdras, tad viņš aiziet tik ātri tirgu, kad šo pavasaru viņi pasūtīja apmēram 1,5 tonu šo te mēslošanas līdzekli. Tas ir augšanas stimulators vairāk, lai atkoptu savus ziemāji, tie ir rapsi, smieži, kvieši, ziemas, jā, lai viņas atkop pēc bargās ziemas. Latvijā tajā brīdī vēl nepasūtīja. Šobrīd ir jau cilvēki, kas saka, ka jā, ir ļoti labi rezultāti, bet lietuvieši vairāk to ir izvēlējušies. Tātad. Nu tātad, kas mums ir, ko mēs darījām, lai vispirms, kāpēc mēs gājam uz Lietuvu? Vai vispār šādi produkti ir pieprasīti? Par to ir vispirms jāpārdomā, ja nav tas produkts pieprasīts. Nu, teiksim, šādi organiskie mēslošanas līdzekļi, cik viņi ir izplatīti, tad, nu, var jau iet uz tirgu un zināt, tad ir atkal jāzina, ko stāstīt. Nākošais ir, vai ir, mums ir tā kā diezgan specifika šiem produktiem, tātad mēslošanas līdzekļi ir atkarīgi no normatīvajiem aktiem. Ja tātad viņu tiesības pārdot Latvijā, tie, kas ieved, viņiem ir jāreģistrē valsts auga aizsardzības dienestā, un tas prasa, nu, apmēram 3 nedēļas, varbūt mēnesi. Krievijā, lai ieiet, tas varbūt arī gads. Mums iegāja veselu gadu. Lietuva šeit ir ļoti labs piemērs, tātad, ja Latvijā ir reģistrēts mēslošanas līdzeklis, nu, viņš ir izgājis visas pārbaudas un testus, tātad Latvijā obligāti ir 2 gadu pārbauda, kā tas iedarbojas uz augiem, tad Lietuvā šādi te šķērsi nav, un Lietuvā tie mēslošanas līdzekļi aizgāja ļoti ātri. Piemēram, citokinīns, fitohormons, viņš Lietuvas tirgū bija jau iepriekš nekā Latvijā. Latvijā viņš praktiski, tāpēc viņa brīvā laika dārzkopji vēl kaut cik varēja iegādāties, tad, kad viņam bija sezona garām, tad jau viņš tikai bija Latvijas tirgu oficiāli. Lietuvā viņš jau bija. Anglijā viņš bija jau
vienu gadu pirms tam. Tātad te ir specifiks, kādi ir tie likumi. Tātad Lietuvā mums ir ļoti draudzīgi vidi jau ar to, ka mums nav nekādu šķēršļu praktiski. Un, protams, ir nākošais, kas ir vajadzīgs, ir šie te partneri. Nu, ar partneriem varētu teikt, pirmajā gadā bija viens partneris, pēc tam, kurš izplatīja, tas bija Jonišķi agroķīmija, pēc tam jau šogad mums ir 2, tie strādā ar profesionāļiem, un tad mums ir vēl jāmeklē ir arī, protams, brīvā laika dārzkopība līdzekļi, tie atkal tiek izplatīti caur tirzniecības tīkliem. Un mums sekmīgs bija šogad ir tāds seklos, jūs arī, ja kas tur, tā kā te ir vairums meiteņi, tad viņi zina, kad ir seklos pārdot dažādas priekšpuķītēm un tā tālāk. Sēklas un tur arī kaut kādas mēslošanas līdzekļus, viņiem ir vairāk kā 40 veikalu un protams, viņi sekmīgi iegāja. Mēs atradām viņus. Nu, protams, ir jāapņemās ar to, jāzina tas, ka tiem, kur piedāvā šo produktu, ir jāzina specifika. Daudz mums ir jāizstāst, kā pārdot, jo, nu, es, piemēram, biju Klaipēdā pavasarī izstādē. Viņi bija tais Sēklos veikals no Klaipēdas, bija izstādījuši stendi ļoti liels, skaists stends, mums bija maziņš stends no Latvijas. Kad mēs parunājam, cik mēs ko pārdevām un cik daudz cilvēku zina, tad, nu jā, bija ļoti liela atšķirība un praktiski man bija jāiet viņiem jāstāst, kā to produktu lietot. Un tad, protams, drusku labāk viņiem aizkustējās. Tā kā tā ir tāda arī zināma specifika un protams, nākošais ir, kad mums ir vajadzīgi profesionāļi. Ja lauksaimniekiem stāstā, tad viņiem vajag ieinteresēti, lai būtu agronomi, kuri var izstāstīt, jo tomēr tās ir, zinām, finanšu līdzekļu ieguldīšana, kas gan dod daudz ļoti labu, nu, finansiāls ieguldījums, raži ir lielāk, un viņš var lietot kopā ar dažādiem auga aizsardzības līdzekļiem, fungicīdiem, pesticīdiem un minerālu mēsliem. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tāds, kā lauksaimniekiem specifisks bākas maisījums. Ir tāda liela bāka, kur kaut kādus 500 litrus iegāž iekšā, un tad brauc ar smidzinātāju apsmidzina. Nu, un viņiem ir jāzina, ko tas dos. Tātad viens ir šādi profesionālie minerālu mēsli, kad mēslošanas līdzekļi, viņi nodrošina to, ka minerālu mēsli ielieto pa 30% mazāk, ražība lielāka. Es tikko stāstīju piekdienu par to, cik ir ražas pieaugums, piemēram, citokinīnam. Mums ir 2 gadu pētījumi priekuļos, kartupeļu raža pār pa 40% lielāka raža. Tas nenozīmē, ka vairāk bumbulīši saukt, ja bumbulīši ir lielāki, labāk attīstās, un vēl kartupeļiem ir svarīgs tāds rādītājs kā cietas daudzums. Nu, es varu teikt, ja mēs ņemam par mazākām lietām, Latvijā zemeņa audzētāji jau 2. gadu, kā es vairāk uz izstādēm braucu, viņi ir sajūsmā un stāsta tik liels un garšīgs ogas, mums sen nav bijuši. Nu, un ja es stāstīšu vēl par tomātiem, tad es biju tomātu izstādē, man cilvēki nāk klāt, kas ir profesionāļi. Viņi saka, jūs stāstījāt tomātu klubā, es paņēmu. Man tik labi tomāti ir un tik garšīgi. Viņš saka, un jūs bijāt izstādē, tā ir tomāts. Un kāpēc jūs man nepienācāt klāt? Es saku, jūs bijāt aizņemts. Bet jā, ziniet, mums ir ļoti labi rādītāji. Tā kā tas ir par to diezgan liela tātad. Jā, tā spēja, tātad te es jau uzrakstīju, ja mēs redzam tātad, kad ražas pieaugums par 20%, tātad arī tas, kad Lietuvā ir tos produktus bez lielas, bez dažādiem birokrātiskiem sliekšņiem var izplatīt. Un, nu, protams, kas ir ļoti aktīvi, lai pašā sākumā iet tirgu, ir jāpiedalās semināros. Aizpagājuši gadu tie kādi 40 semināri bija, kur gan lietuvieši no sākuma bija kopā ar mūsējiem, tad mūsēji ar lietuviešiem. Un šogad atkal ir daudz semināru, tātad tas ir jāstāsta. Nu, un tāpēc es esmu uzlicis arī to ERAF, jā, un tas nenozīmē, kad es aizmirstu labos darbus, kas mums palīdz, jā. Tātad labais darbs ir tas, kas mums ļoti ir palīdzējis, tas, ka mēs piedalāmies izstādēs,
ko organizē, kur mēs varam dabūt atkal no LIA naudiņu atpakaļ, puses atgriež no izdevumiem, un, piemēram, aizpagājušo vasaru mums bija, ja es nekļūdos, kaut kādas 5 izstādes. Un, protams, mums par visām atgriez naudu, pusi no izdevumiem. Mums arī palīdzēja zemkopības ministrija, jo mēs pārstāvējām zemkopības ministrijas stendu. Tātad mums tās lielākās izstādes bija Agrobalt 2012 pavasarī. Tur ļoti labi mūs iepazina, daudz cilvēku bija sajūsmā. Tad ir ļoti liela izstāde, kādas Latvijā nav, kur ar helikopteriem brauc skatītāji. Tā ir agrovīzija. Tas ir dārgs prieks, bet tad to var redzēt, kāpēc lauksaimniecība attīstās Lietuvā tik labi. Protams, Lietuvā arī klimatiskie apstākļi, viņiem aug veģetācijas posms ir labāks. Ja Latvijā ir liela daļa augsnes zeme, kur ir temperatūra pārāk zema, lai par to dabūnu piemaksas no Eiropas, tad lietuviešiem šāda, ir tikai laikam kādi 2 pagasti, viņiem jāatrod cits. Galvenais, ko es gribu teikt, kas ir Reike kalbiet lietuviškai. Jā, tas ir pats svarīgākais zināmā mērā, jo nevar teikt, ka ir nedraudzīgi pret Latviju, jo ļoti daudzi, kad es saku, kad viņi uzreiz prasa gamintas, kur ir ražots, tad es saku Latvijā, un kur tad vēl viņi prasa, tad Olainē, un tad ir, protams, Reike paģiet broļukam. Tas ir vajag palīdzēt brāļiem, un tad viņi pērk, un tiešām tas ir, es varu teikt, ka man jābrauc uz Lietuvu uz izstādēm, es ar lielu prieku, jo arī viņi šeit Latvijā atbraucot, arī viņi atnāk uz izstādu un pērk. Jo, teiksim, mums ir universāls produkts ar to, ka Lietuvā joprojām šādu te neražo no kūdras. Mēs esam tajā ziņā unikāli un, protams, ir ļoti laba komunicēšana. Es biju padomju armijā, iemācījos lietuviešu valodu, lietuviem šiem dienējot un atgriežoties, aizbraucot aizpagājušu gadu uz izstādi, es, protams, uzlaboju savus zināšanas. Un tagad man jau ir reizēm saka, domā, kad vai tikai es nemānos, kad es noteikti esmu lietuvietis, kurš dzīvo Latvijā un tēlo latvieti. Jā, tā kā mūs jau paslavēja par Namēju balvu, es gribu teikt, ka Namēju balvu mums arī devusi savu ieguldījumu. 2 gadus mēs startējām, 2. reizi mēs dabūjām Tirdzniecības rūpniecības kameras balvu, ka mēs varam apmeklēt vienu lekciju kursu, un galvenais, ka tas bija kā var saka, ievilk mūsu slazdos. Tagad mēs esam iestājušies arī šajā kamerā. Bet vēl arī, protams, mums palīdz tas, ka mēs esam Latvijas lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas locekļi, tātad mūsu asociācija. Tad, ja ir kādam interesi, varētu atnākt, paklausīties, ko es stāstīšu piekdien, 10:00 zemkopības ministrijā 314. telpā. Tur es stāstīšu par humusvielu nozares attīstību, kā tas izstās lauku attīstības plāna 2014.–2020. gads kontekstā. Paldies mūsu Lietuvas partneriem. Paldies par balvu un iespējām pastāstīt jums par to, cik labi ir strādāt ar lietuviešiem. Bet es jau tiešām neko sliktu neesmu nedzirdējis, neredzējis. Sveiki. Man tāds jautājums, es saprotu, ka jūs tas produkts ir tā kā ekoloģiski tīrs produkts, jā? Tūlīt, jā. Un jūs teicāt, ka jūs viņu tā kā, vai tā kā lauksaimnieki tā kā izmanto viņu vairāk kopā ar minerālu mēsliem un citām ķīmiskām droši vien vielām. Teiksim, vai kāpēc tas tiek darīts? Droši vien tāpēc, lai tur kaut kāds nezāles varbūt tur iznīcinātu kaut ko tādu, ko varbūt nedara varbūt jūsu produkts, cik es saprotu. Un tas jautājums tāds, vai tas būtu tā kā piemērots bioloģiskai lauksaimniecībai un tiktu lietots tikai bioloģisks produkts bez tiem pārējiem pieaukumiem un kādu devumu viņš dotu, ja tas būtu tikai izmantots tikai šis, teiksim, produkts?
Nu jā, mēs te tad ir jāsaka, kadās uz vairākām tēmām. Protams, tad, kad šis te produkts pirmo reizi humusvielu koncentrāts no kūdras, tad viņš saucās, viņi sauc par humīnvielu koncentrātu, jā. Viņš ir reģistrēts no 2005. Gada Latvijā. Eiropas regulas, kur lemj par to, kas ir bioloģisks, mēslošanas līdzeklis vai ekoloģisks, tās regulas ir uzrakstīts ātrāk. Un mūsu valstī ir tāds viedoklis parasti, tātad, ja nav ierakstīts regulā, mēs viņu nevaram iekļaut. Tātad kūdra netiek uzskatīta Eiropā par tādu, produktu, no kūdras uzskata, ka nevar iegūt to produktu. Lai gan kūdras substrāts augu apstrādes pirmajā etapā, tātad audzējot stādus, viņi skaitās bioloģiski un ekoloģiski, ja, kūdras substrāts. Mūsu produkts nav. Un tas ir liels darbs, kas ir jādara Eiropā, lai gan mums ir arī izprata Polijā šo produktu. Tur ir firma atvērta, kur ar to nodarbojās, tad viņiem ir certifikāts, tas ir poļu valodā, kad viena laboratorija izdeva atzīt laboratoriju, ka tas ir ekoloģisks. Te ir, es varu teikt, te ir vairāk birokrātisks sliekšņi. Par to, kāpēc jauc viņu kopā ar minerālu mēsliem. Ja augsne ir nabadzīga, tad īsti jau nekas nevar izaugt. Augam ir tomēr slāpeklis, fosfors, kālijs ir vajadzīgs. Piemēram, mums tie tomāti, kas ļoti iecīnīti. Tur ir liels kālija īpatsvars, jo kālijs ir vajadzīgs tajā brīdī, lai būtu vairāk ziedētu, lai chlorofila apmaiņa bagātāk. Vienkārši viņu nevar pārdozēt. Tāpēc viņš ir tiek lietots tā. Bioloģiskie lauksaimnieki, viņi ļoti labprāt šo gribētu iegādāties. Jo humusvielas ir tā, kas praktiski viņas varētu teikt ir kā augšanas stimulators, kurš attīst mikrofloru augsnēm. Jo visvairāk jau augs barojās patiesībā no tā, ka dažādi mikrobi un baktērijas viens ar otru cīnās pie saknītēm. Un ir tādas saknītes tik maziņas, kuras mēs varam redzēt tikai mikroskopā, un viņi tur viens otru cīnoties, viņi rada atkal tās vajadzīgās vielas, lai augs barotos un attīstītos. Teiksim, ko mūsu produkts dod, viņš dod ne tikai to, ka pie saknītēm laba barošanās un ļoti labas saknītes, ir laba imūnsistēma augam. Augs cīnās pret patogēnām vielām, pret sēnītēm, ja tātad humusvielas cīnās. Praktiski. Un galvenais jau, ka to barības, tas gala produkts ir videi draudzīgāks tiek iegūts. Es domāju, to jūs nezināt, vai tad jums senāk ir piekdienas, bet to vairāk stāstīšu. Latvijā ir ļoti no Eiropas komisijas lieli pārmetumi par to, ka Latvijā pārdozē minerālu mēslus. Sevišķi slāpekli. Ja slāpekli pārdozē, un ja viņu tagad, kad jau ir naktī, jau ir zem -3 temperatūra, viņš aiziet notekūdeņos, un notekūdeņos tas aiziet upēs, aiziet Baltijas jūrā. Par to ir ļoti nopietni jārunā, bet es teikšu, ar to, ka vien produkts ir labs, ir vajadzīgi ļoti daudz pētījumu prasa lielus finanšu ieguldījumus. Mums ir mūsu SIA, ir arī reģistrēts kā zinātnisks institūts, bet, diemžēl, šobrīd lielākoties konkurss, kas ir ar zinātni saistīti, ir tāds viens slieksnīts pielikts priekšā. To mēs dodam tikai valsts institūcijām, privātiem zinātniskiem institūtiem, Latvijā nav naudas. Tas ir nākošais plānošanas periods. Varbūt tad būs labāk. Runājot par to bioloģisko lauksaimniecību, vai jums ir bijušas kaut kādas pārunas šajā sakarā ar Bioloģisko lauksaimnieku asociāciju, ar vides kvalitāti vai certifikācijas testēšanas centru, respektīvi tām organizācijām, kas ir iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības saimniecību certifikācijā? Vai viņi arī domā tāpat kā jūs, ka tas viss ir bioloģisks, tikai ir šīs birokrātiskās problēmas un ja tā ir, vai jūs
plānojat kaut kā kopīgiem spēkiem mēģināt ietekmēt to politiku uz priekšu nākotnē, mēģināt kaut kāds izmaiņas panākt? Jautājums ir ļoti nopietnas, bet kā lai to jums pasaka, 2 nevalstiskās vai 10 nevalstiskās organizācijas nekur tālāk daudz netiks, jo, ir vajadzīgs šīs te izmaiņas Eiropas regulā, ja, teiksim, mums ir tāds liels konkurents, kurš ražo no Leonardīta, tas ir no brūnogliem pēdējā tajā sadalīšanās stadijā. Vācijā Humitech, tur ir vairākas tādas firmas, kas ir pasaulē pieprasīt preci. Viņi arī to nevar iziet, lai dabūtu, ka viņš ir bioloģisks. Protams, bioloģiskie lauksaimnieki, viņi, es tā kā bieži par izstādēm braukāju, viņi nāk, saka, dabūniet certifikātu, un mēs jūs ar lielāko prieku ņemsim, jo augsne ar kaut ko jābaro, jā. Es zinu, tā kā es jums iesaku atnāciet, jo tur rīt mēs esam aicinājuši vairāku, praktiski ir jābūt no ministrijas vadībai lielākoties. Ministra atvainojās, viņa brauc uz Briseli. Viņa nebūs. Viņa satika izstādē. Protams, tās ir tēmas, kuras vajadzētu atrisināt. Es esmu par šo jautājumu pārstāvot asociāciju. Zemkopības ministrijas vadība praktiski ir viss izrunāts, un es arī skaitos pie viena, kur izstrādā normatīvos akts par mēslošanas līdzekļiem. Es esmu arī darba grupā, un tur mums tās diskusijas ir, bet ļoti grūti izmainīt. Regula ir regula, kā parasti pasaka regula. Un regulas, ja mēs zinām, es kā skatos, kādas ir tās lauksaimnieku organizācija, tās sadarbība, kad Briselē pieņem kaut kāds izstrādā jaunas normatīvos akts, vienu valstu pasaka, nevar pieņemt. Tur nav uz balsošanas principu. Tur ir visiem jāatrod kopsaucējs. No vienas puses tas ir ļoti demokrātiski.